tev nebūs kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt. Un mūsdienās, ko nozīmē valkāt, mēs varam to dažreiz attiecināt uz apģērbu, bet valkāt tātad lietot. Un, ja saka nelietīgi, tas arī tāds vecais tulkojums, nelietderīgi, neatbilstoši. Un tātad mēs varētu pārfrazēt šodienas valodā, ka tev nebūs dieva vārdu nelietderīgi lietot. Un tas tev nebūs, atkal ir sena gramatiskā forma, kad jaunajā Bībeles tulkojumā šķiet ir teikts nelieto dieva vārdu nelietīgi. Un ko tad šis bauslis mums pavēl un aizliedz? Aizliedz, ka mēs dažādos nevajadzīgos brīžos izsauktos Dievu vārdu, pateiktu vai Jēzus vai svēto vārdu, un vai arī kaut kādus lāstus teiktu, pat ja tie būtu tikai kā joks vairāk un kaut kā nenopietni, bet senajā reliģijā Dieva vārds bija absolūti svēts, pat cilvēki aizmirsa, kā Dievs ir jāsaka, kā tas vārds ir jāizrunā, un to izrunā tikai vienreiz gadā augstais priesteris Jeruzalemes templī visvētākajā vietā. Un mēs tad domājam Jahve, vēl dažādi tie varianti, bet ka tas ir tik svēts vārds, ka viņu pat vispār neizrunā. Nu, protams, ka Jēzus Kristus ir gribējis, lai mēs būtu daudz tuvāk Dievam. Viņš pat saka, ka jūs varat Dievu saukt par tēti, abba, tēvs aramiešu valodā. Un kristieši arī sevi apzīmē ar krustazīmi Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un ka tas arī ir veids, kā mēs šo bausli pildām, jo sevi savienojam ar Dieva vārdu. Un vēl mēs tiekam kristīti. Tas atkal ir veids, kā Dieva vārds var iedarboties, un tas iedarbojas tā, ka Isaija grāmatā 43. nodaļā ir teikts, nebaidies, es tevi izpiekšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Tātad Dieva vārdā mēs tiekam kristīti, un mēs esam kristīti arī konkrētā vārdā. Piemēram, Jānis, Pēteris vai Elizabete un šajos skaistajos svēto vārdos, kur viņi kļūst arī par mūsu aizbildņiem. Un ka tas vārds ir ierakstīts debesīs, un tieši Dievs savā vārdā mūs glābj.